Manuprāt, daudzas lietas Latvijas pārvaldē un politikā būtu notikušas savādāk, ja vien pārvaldes darbinieki, arī pats augstākais līmenis, valsts sekretāri un arī ministri zinātu, kurā brīdī pajautāt kādu jautājumu cilvēkiem, kas varētu būt zinoši par attiecīgo jautājumu, zinātu, kā šos cilvēkus sasniegt, un turklāt vērstos pie viņiem nevis tajā brīdī, kad lēmums jau ir pieņemts, bet kad tas vēl ir tapšanas stadijā. Un šī, manuprāt, ir tā pieeja, kas ļauj savādāk domāt par līdzdalību. Proti, līdzdalība nevis kā kaut kas ir obligāti jāveicina valsts pārvaldē kā tās pienākums, bet drīzāk kā veids, kā valsts pārvalde var iegūt savam darbam noderīgu informāciju. Un Latvijā ir bijuši tam labi piemēri. Teiksim, valsts kancelē, protams, nevar zināt visas birokrātiskās nejēdzības, ar kurām saskarās katrs Latvijas iedzīvotājs. Un viņi izsludināja tādu kā apspriešanu, kur cilvēki varēja sūtīt tās nejēdzības, ar kurām viņi ir saskarušies, un tad valsts kancelē jau uzzinot par tām konkrētajām nejēdzībām spēja tās risināt. Un, manuprāt, šī ir tā īstā pieeja, kā domāt par sabiedrības līdzdalību nākotnē. Pavisam nesen ir stājušies spēkā jauni grozījumi normatīvajā regulējumā, kas valsts pārvaldēja uzdot par pienākumu konsultēties daudz ātrāk un daudz plašāk nekā tā to ir darījusi iepriekš, bet vienlaicīgi ir ļoti svarīgi zināt, kā šie normatīvi tiks vai netiks īstenoti, jo ja viņi paliks tikai uz papīra un tās labās konsultēšanās ieceres kaut kur dziļi būs nogrimuši ministriju mājaslapā, tad no tā visa nebūs nekādas jēgas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tajā brīdī, kad kāda ministrija domā, teiksim, par drošības dienestu reformu, par izglītības reformu, par veselības reformu, varbūt par jauniem naturalizācijas noteikumiem, jebkādu sabiedriski svarīgu jautājumu, vēl domāšanas procesa laikā parādīt savu domu gaitu un uzdot sabiedrības pārstāvjiem konkrētus jautājumus, kas pēc tam palīdzētu šo dokumentu izstrādāt daudz kvalitatīvāku. Te pieeja ir jābūt nevis tādai, ka mēs jau visu izdomājam un lūdzu sabiedrību saskaņot to, ko mēs esam jau izdarījuši. Lielos vilcienos tur vairs neko nevar mainīt, bet nu ko lai dara, bet gan tajā brīdī, kad vēl reforma top, kad vēl kāda jauna likumdošanas iecere vai stratēģija top, vērsties ar konkrētiem jautājumiem pie sabiedrības un zināt, kā šīs atbildes varēs pēc tam noderēt pārvaldes darbā. Lūk, no tādas sabiedrības līdzdalības būs jēgas. Tā kā sabiedrības līdzdalība ir notikusi līdz šim, ķeksītim tas ir ļoti labi, bet pēc būtības ļoti daudzas problēmas tas nerisina, jo svarīgā informācija pie sabiedrības tā arī nenonāk.